Noslēdzas gads, kurš nav bijis viegls ne Eiropā, ne Latvijā. Ir ļoti daudz izaicinājumu un varētu teikt, ka tā laikam ir lielākā krīze pēc Otrā pasaules kara. Taču tajā pašā laikā mēs apzināmies, ka gadam noslēdzoties šīs pozitīvās domas dod mums spēku, jo mums blakus ir tuvu cilvēki, mūsu ģimenes, mūsu draugi, mūsu darba biedri, un tikai kopā mēs apzināmies, ka mēs kaut ko varam paveikt. Un es arī šodien, kad gads noslēdzas, gribētu vēlēt mierīgas, pēc iespējas baltus Ziemassvētkus, lai nākamais gads nāktu ar cerību, ar pārliecību, ka mēs spējam un varam pārvarēt visas šīs grūtības un atkal atzimt no visa tā, kas ir bijis šī vecajā gadā. Es novēlu visiem, lai mēs būtu plecu pie pleca kopā gan par savu Latviju, gan par Rīgu, gan par Eiropu kopumā, jo mums visiem ir svarīgi. Ja cilvēki visur dzīvos pozitīvi, labklājībā, arī mums būs labi. Tāpēc es novēlu turamies, lai mums viss izdodās plecu pie pleca kopā un ar gaišu skatu nākotnē.